Man patīk, ka izmēģināt visu, kas ir dzīvē, lai tā ikdiena būtu spilgtāka. Un, ja es kā žurnālists stāstu kādu sporta veidu, tad man gribās vismaz kaut kādā līmenī to sajust, kā tie sportisti jūtās, ko tas nozīmē, jo viegli no malas kaut kā pabikstīt un pateikt kaut kādu kritiku, bet ja tu esi kaut kādā mērā bijis sajūtis, kaut vai tās pašas šīs garāžas, šos cilvēku stāstus, tad tu vairāk izproti, saproti, kā tas ir. Tad es visu dzīvi sapratīšu, ko man kāds pateiks, kad tev beidzās bremzes un ka tu lido, nezinu, ar 80–90 km līkumā un tu jau pirms tam saproti, ir auzas un tu neko nevar izdarīt. Tā kā, fantastiska pieredze un es jebkuram, ne tikai kartingā, bet jebkuram, kas kaut ko dara, mēģiniet vairāk, jo tas tikai paplašina to redzeslauku un emocijas var gūt ne tikai šādā ātrumā, jebkāds, tikai vajag uzdrīkstēties. Zini kā, abas nevar tā nodalīt, kas ir vieglāk vai kas ir grūtāk. Es abrīnoju tos, kas iet pāri savām spēju robežām un iet pretī mērķim, kas neatmet to domu pie pirmās grūtības vai kaut kādiem šķēršļiem. Mums visiem ir šķēršļi, un ja mēs kaut kā apskatāmies uz mūsu olimpiešiem, viņi dzīvo divas dzīves. Viņi vienmēr atradīs otru profesiju, bet viņi līdz saviem 30–35 gadiem viņi var būt tur, kur mēs nekad nebūsim. Kāpēc mums patīk skatīties Strombergu, kāpēc mums patīk līdzi just Madarai Palamēkai? Jo mēs tur nekad nebūsim. Un tās ir emocijas, ko tu vari tikai sapņot. Bet šajādā līmenī mēs varam pietuvināt tās un mēs varam būtībā sapņot, kā tas būtu, ja mēs būtu viņu līmenī. Bet tas nav par to līmeni, tas ir par to, kad darīt to pašu ar prieku un viņus ņemt kā piemēru. Kopumā ņemsim, ka diezgan labi. Nebija nekādas tādas izteiktas kļūdas, nepiedzīvoja nevienu tādu baigo avāriju. Tā godīgi ar prātu braucu pa priekšu, mēģināju tempā vienādā visu laiku turēt vienu ātrumu, un tā jau visu dienu pagāja. Vienīgi baigi ilgi, ir labi. Par katru pirmo vietu vai par katru piedestālu es lepojos. Pirmo reizi braucu ielas sacensībās, tad ir īpaši uzreiz tāda patīkamāka sajūta. Nebija nekad braucis. Bet, jā, ir labi. Nevar paļauties uz to saķeri, kāda ir trasē. Trasē tu zini, ka viņa var būt visu laiku, un tad tev var būt vienā brīdī kāds smilšu graudiņš, un tu nezini, kurā brīdī kas notiks. Tā, diezgan riskanti, vai jābrauc ātri. Brauciens bija ļoti grūts, zinot savu konkurentu lietuvietu. Par viņu vienmēr jācīnās. Viņš vienmēr ir pirmais, es otrais, bet šoreiz sakrīt. Sakrīt man pa labi, jauna trasa. Viņš arī nezināja līkumus, es arī nezināju. Tad pierādījās. Pilnīgi savādāk. Trasa jau zinām līkumu, visi teikt pilnīgi kaut kas jauns. Ļoti jāuzmanās viena maza kļūda un tu esi izstājies. Trasa tādā. Es zināju, ka tā būs, kad es šeit redzēšu mirdzošas acis. Un jauniešos te ir viņas deg. Un to dzirksti nepazaudēt, jo būs grūti. Te būs grūti, trūks līdzekļu. Bet, ja jūs dariet to, kas jums patīk, jūs nekad nekļūdīsieties arodā, ko jūs esat izvēlējušies. Ir labāk darīt to, kas tev patīk, un tu nekad nekļūdīsies. Tu būsi vienmēr ieguvējs, tu būsi uzvarētājs.